Sveiki! Vai tev ir bijis tā, ka tu pamani, ka tavā dzīvē daudz kas atkārtojās? Kad atkārtojās situācijas, notikumi, kad tu izvēlies ļoti līdzīgus partnerus ar ļoti līdzīgiem uzvedības modeļiem un ir tā sajūta, ka tu iestrēdz. Mani sauc Kristīna Devī, es esmu transpersonālās psihoterapijas speciāliste. Un jau vairākus gadus es palīdzu sievietēm atgriezties pie sevis, palīdzu izzināt sevi, iepazīt, palīdzu pieaugt emocionāli, palīdzu dziedināt dažādas bērnības traumatiskas pieredzes, dvēseles ievainojumus un atjaunot saikni ar savu es, lai dzīvotu šo pieaugušas sievietes dzīvi, lai dzīvotu kvalitatīvu dzīvi, lai sasniegtu savus mērķus, lai apmierinātu savas vajadzības un piepildītu savas vēlmes. Un tas, ko es esmu pamanījusi pēdējos gados, ka patiesībā ļoti daudz mūsu problēmas rodās tāpēc, ka mēs neesam pieaugušas. Mēs kā sievietes neesam pieaugušas emocionāli. Mēs esam kaut kur iestrēguši savā pagātnē, un reizēm mūsu uzvedība līdzinās mazai meitenītei. Reizēm zīdaiņa vecuma bērniņam, reizēm 3-gadniecei, 5-gadniecei. Un tas nav ne labi, ne slikti, tas vienkārši tā ir. Un tas nozīmē, ka mēs nevaram atrisināt kaut kādas situācijas ar to domāšanas vai uztveres līmeni, kurā mēs esam tajā situācijā. Un kā tad saprast, kāpēc tā mums ir noticis un kas tad ir tie simptomi vēl, kuri liecina par to, ka mēs neesam pieaugušas emocionāli. Ļoti bieži šai emocionālai nepieaugšanai simptomi ir tādi, ka sievietēm ir zema pašapziņa, ka tās ir problēmas attiecību jomā, neprasmē komunicēt, sarunāties, nespēja apzināties savas vajadzības, vēlmes un nespēja tās nokomunicēt savam partnerim. Ļoti bieži tā ir dzīve upuru lomā, meklējot kādu lielāku, kurš parūpēsies. Jā, tādas mazas meitenītes iekšēja sajūta, kad es nespēju tikt galā ar dzīves grūtībām, un es gaidu, kad atnāks kāds un man palīdzēs vai izglābs vai kaut ko izdarīs, lai es justos labāk. Tātad dzīve upuru lomā. Tās ir arī tādas sadzīviskas problēmas, tā ir nespēja pieņemt kaut kādas lēmumus, nespēja izvēlēties, izvairīšanās no konfliktiem, izvairīšanās no strīdiem, noslēgšanās, apvainošanās, otra vainošana. Un tad šie pirmie simptomi, kur parādās mūsu dzīvē, tās ir mūsu attiecības ar mūsu vecākiem, ar bērniem, ar partneri. Un tur mēs ļoti labi varam redzēt, kā mēs reaģējam, uzvedamies. Un tas viss rada mūsu dzīvē ļoti daudz problēmas. Jāsaka, ka šī nepieaugšana ir sekas tam, kas ar mums notika bērnībā. Pilnīgi pieauguši cilvēki, nobrieduši, emocionāli nobrieduši, atbilstoši savam fiziskajam vecumam, tādu cilvēku nav daudz, diemžēl. Un tie ir cilvēki, nevis kuriem ir paveicies, bet tie ir cilvēki, kur patiešām ir strādājuši ar sevi, kur ir veikuši tādu dziļu iekšēju darbu, vai nu paši ar sevi, vai kādā citā praksē, vai psihoterapijā, kas ir arī tāds biežs palīgs cilvēkam, lai viņš varētu izprast sevi, jo mums ir ļoti daudz tādām ar neapzinātā, jā, kā cilvēks ir uzbūvēts, ka mums ļoti grūti pašiem sevi ir ieraudzīt. Tāpēc jau mēs nevaram atrisināt kaut kādas situācijas, ja mēs esam iestrēguši, jā, ar to domāšanu, ar to uzvedību, ar to uztveri, un
lai mēs varētu kaut ko atrisināt, mums ir jāspēj paraudzīties uz sevi, varbūt paraudzīties uz sevi no malas, vai lai kāds mums palīdz ieraudzīt to, ko mēs paši neredzam. Un šī pieaugšana ir katra cilvēka process dzīves laikā. Cilvēkam ir jāpieaug ne tikai fiziski, bet viņam ir jāpieaug arī emocionāli. Un ir tā, ka mēs nepieaugam emocionāli visi, mēs to darām vēlāk jau dzīves laikā. Un jāsaka, dzīve mums piespēlē situācijas, lai mēs pieaugtu, bet mēs ļoti cītīgi pretojamies šim pieaugšanas procesam, jo mēs negribam mainīt savu domāšanu, mēs negribam mainīt savu uztveru, mēs negribam mainīt savu uzvedību. Un vēl viens ļoti spilgts piemērs tam, ka mēs esam iestrēguši šajā bērna emocionālajos stāvokļos, ir vēlme, lai citi mainās. Es gribu, lai tu mainies, jā, es negribu mainīties pats, man šādi ir ērti, bet es gribu, lai mainās pasaule, lai mainās partneris, lai mainās visi pārējie vecāki, valdība, bet es nemainīšos. Tas ir arī ļoti spilgts piemērs tam, ka cilvēks nevēlas pieaugt. Jā, viņš vēlās palikt turpat, kur viņš ir, maziņš, un viņš vēlās, lai pasaule griežās ap viņu, bet mēs saprotam, kā pieauguši cilvēka pasaule ne ap vienu negriežās. Un palikt maziņiem ir no vienas puses vienkārši, bet no otras puses tā ir tā dzīve, nemitīga cīņa, tās ir ciešanas, depresija, trauksme, slimības un vispārējais. Ja vēl jāsaka, ka mums šī emocionālā nepieaugšana nav notikusi tāpēc, ka mums ir bijuši emocionāli arī nepieauguši vecāki, un arī mēs viņus nevaram vainot, jo mēs kaut kā visi šādi attīstamies no paudzes paudzēm. Un vēl liels tāds vairums, ļoti daudz sieviešu, ar kurām es strādāju, ir šīs bērnības traumas, kuras nav ļāvušas cilvēkiem pieaugt, sievietēm pieaugt. Tātad bērnības traumas. Jo, ja meitenīte aug ģimenē, kurā ir nenoteiktība, kurā ir vardarbība, emocionāla, fiziska, kurā ir tāda nedroša vide, kurā ir emocionāli nepieejama mamma, vai mamma ar depresiju, ar kaut kādiem traucējumiem, vai ģimenē ir kāds ar atkarībām, tas atstāja ļoti lielu ietekmi uz to, kas notiek bērnu iekšējā pasaulē. Un vēl, ja šis bērns ir uzturējies šādā vidē ilgstošu laika periodu, tas rada tādu kompleksu traumu, kur neļauj cilvēkam pieaugt un attīstīties emocionāli. Un es redzu savā praksē, ka tie ir cilvēki, kuri meklē tādus kaut kādus ātrus risinājumus, kā atbrīvoties no šīm ciešanām, bet, diemžēl, tas nav ātrs rezultāts, tas ir, šādiem cilvēkiem var palīdzēt tikai psihoterapeits vai psihoterapijas speciālists, varbūt arī psihiatrs, ja tur šīs problēmas un šīs traumas ir ļoti dziļas. Es varbūt nerunāšu par tādām ļoti dziļām traumām, kur jau ir personības traucējumi, kur radušies atrodoties šajās vidēs, kurā aug bērni, bet vairāk tiem cilvēkiem, kuri ir kaut kādā ziņā saņēmuši šīs bērnības traumas, bet kuri spēj dzīvot, par sevi parūpēties, dzīvot šajā pasaulē, bet viņiem ir kaut kādas problēmas savā dzīvē. Un tātad tas, ko es sapratu, ir šī nepieaugšana, emocionālā nepieaugšana, un es radīju tādu autoru kursu, kurā es patiešām ieguldīju tādu sirdi un dvēseli, lai palīdzētu sievietēm vispār saprast, kas ar viņām notiek. Jā, ka tas, ka viņām ir problēmas, nav tāpēc, ka vīrs ir vainīgs vai tāpēc, ka viņām vienkārši nepaveicās, vai kaut kāda cita ārēja iemesla, bet tāpēc, ka tas ir saistīts ar viņām pašām. Un šis online kurs praktikums ir domāts sievietēm, lai viņas izzinātu sevi, saprastu sevi,
Jā, vispirms saprastu sevi un tad mācītos solīt pa solītim pieaudzēt tās savas daļas, kuras ir palikušas nepieaugušas. Un jāsaka, mēs patiešām savā dzīvē riņķojam un atkārtojam, tā dzīve mūs aicina pieaugt. Jā, mēs satiekamies ar situācijām, cilvēkiem, lai mēs varētu pieaugt, taču mēs ļoti pretojamies. Un šis praktikums ir domāts sievietēm, kuras patiešām grib ar sevi strādāt, kuras ir gatavas augt, attīstīties, saprast sevi, izzināt sevi, pieaugt un kļūt par nobriedušām, pieaugušām sievietēm, kuras arī veido pieaugušas attiecības, kuras dzīvo kvalitatīvu dzīvi un kuras sasniedz savus mērķus, realizējās. Lai mēs varētu realizēties šajā pasaulē, mums ir jābūt pieaugušām. Mēs nevaram šajā pasaulē realizēt sevi, ja mums nav šo tādu iekšējo pamatu, nav noformējies šis tāds savs es, ja nav šī sava tāda spēcīga es izjūta, saikne ar realitāti un tāda sevis saprašana, sevis izzināšana. Tāpēc es aicinu sievietes, kuras ir gatavas ar sevi strādāt. Tas norisināsies online vidē, mācību platformā, kurā ir tātad 12 nedēļas, 12 moduļi, kurā mēs katru nedēļu strādāsim ar savu tēmu. Un būs daudz teorijas, jo mums ir sevi jāsaprot. Būs daudz arī prakšu un būs arī atbalsts, kurā mēs tiksimies reizi nedēļā. Mēs jau sāksim rītdien, 8. aprīlī, otrdienā, tiksimies otrdien vakaros. Un, ja tu jūti, ka tu vēlies ar sevi strādāt, ka tu gribi izaugt, jo es neticu, ka mēs varam kaut ko atrisināt, paliekot tajā vietā, kur mēs esam. Es ticu, ka mēs varam atrisināt situāciju tikai no tās izaugot. Jā, un mēs izaugam no savām problēmām, patiesībā nevis viņus atrisinam. Un ja tu esi gatava izaugt no savām problēmām, tad es tevi aicinu pieteikties zem šī video, būs pieteikums, piesakies, gaidīsim tevi. Grupa būs neliela, lai mēs varam dziļi iet savos procesos, jo tas nebūs tikai kurs, tā būs terapijas grupa, jo mēs strādāsim ar mūsu procesiem, kuri celsies ar mūsu emocijām, ar visu to, kas ar mums notiks šī ceļojuma laikā, tāpēc nenokavē. Nākošais šis kurs notiks tikai rudenī, tāpēc šī ir vēl tava iespēja pieaugt, izaugt no savām problēmām, lai dzīvotu kvalitatīvu un pieaugušu sievietes dzīvi. Tiekamies!